Dokuments numur 22 – Dieva trīsvienībā ietvertie dēli. Ir 3 būtņu grupas, kuras sauc par Dieva dēliem. Papildus lejupējošajām un augšupejošajām dēlības kārtām ir arī 3. grupa, kas pazīstama kā Dieva trīsvienībā ietvertie dēli. Trinitizētā dēlības kārta tiek iedalīta 3 primārajās nodaļās atbilstoši tās daudzo atklāto un neatklāto personību tipu izcelsmei. Šīs primārās nodaļas ir 1. Dievības trinitizētie dēli, 2. Trīsvienības ietvertie dēli un 3. Radīto būtņu trinitizētie dēli. Neatkarīgi no izcelsmes, visiem Dieva trīsvienībā ietvertajiem dēliem ir kopīga trinitizācijas pieredze, vai nu kā daļa no viņu izcelsmes, vai arī kā vēlāk sasniegta trīsvienības ietvēruma pieredze. Dievības trinitizētie dēli šajos stāstījumos netiek atklāti, tādēļ šis izklāsts aprobežosies ar atlikušo 2 grupu, īpaši trīsvienības ietverto Dieva dēlu attēlojumu. Sadaļa numur 1. Trīsvienības ietvertie dēli. Visi trīsvienības ietvertie dēli sākotnēji ir duālas vai vienotas izcelsmes, bet pēc trīsvienības ietvēruma viņi uz visiem laikiem tiek veltīti trīsvienības kalpošanai un uzdevumiem. Šis korpus, kā atklāts un kā organizēts supervisuma kalpošanai, ietver 7 personību kārtas. 1. Varenie vēstneši. 2. Augstie pilnvarotie. 3. Tie, kam nav vārda un skaitļa. 4. Trinitizētie glabātāji. 5. Trinitizētie sūtņi. 6. Debesu aizbildņi. 7. Augsto dēlu palīgi. Šīs 7 personību grupas tiek tālāk klasificētas atbilstoši izcelsmei, dabai un funkcijai 3 galvenajās nodaļās – sasniedzēju trinitizētie dēli, izraudzīto trinitizētie dēli un pilnības trinitizētie dēli. Sasniedzēju trinitizētie dēli, varenie vēstneši, augstie pilnvarotie un tie, kam nav vārda un skaitļa, visi ir ar saskaņotāju saplūduši augšupejošie mirstīgie, kur ir sasnieguši paradīzi un noslēguma korpusu. Bet viņi nav noslēdzēji. Kad viņi tiek trīsvienībā ietverti, viņu vārdi tiek svītroti no noslēdzēju saraksta. Jaunie šīs kārtas dēli iziet īpašus apmācības kursus, salīdzinoši īsu laiku, Havonas aploku galveno mītņu planētās dienu mūžīgo vadībā. Pēc tam viņi tiek norīkoti dienu senču dienestā 7 supervisumos. Izraudzīto trinitizētie dēli ietver trinitizētos glabātājus un trinitizētos sūtņus. Viņi tiek rekrutēti no dažiem evolucionāriem serafiem un pārceltajām starpbūtnēm, kas ir šķērsojušas Havonu un sasniegušas paradīzi, kā arī no dažiem ar garu saplūdušajiem un ar dēlu saplūdušajiem mirstīgajiem, kuri tāpat ir pacēlušies uz centrālo gaismas un dzīvības salu. Pēc viņu ietveršanas paradīzes trīsvienībā un pēc īsas apmācības Havonā, izraudzīto trinitizētie dēli tiek norīkoti dienu senču galmos. Pilnības trinitizētie dēli. Debesu aizbildņi un viņu koordinātori, augsto dēlu palīgi, veido unikālu divreiz trinitizētu personību grupu. Viņi ir paradīzes Havonas personību vai pilnveidotu augšupejošo mirstīgo, kuri ilgu laiku ir izcēlušies noslēgumu korpusā radīto būtņu trinitizētie dēli. Daži no šiem radīto būtņu trinitizētajiem dēliem pēc kalpošanas pie 7 meistara garu augstākajiem vadītājiem un pēc kalpošanas trīsvienības dēliem skolotājiem tiek no jauna trinitizēti, ietverti paradīzes trīsvienībā un pēc tam iecelti dienu senču galmos kā debesu aizbildņi un augsto dēlu palīgi. Pilnības trinitizētie dēli tiek tieši norīkoti supervisuma kalpošanā bez turpmākas apmācības. Mūsu trīsvienības izcelsmes partneri, gudrības pilnveidotāji, dievišķie padomdevēji un vispārējie cenzori ir nemainīgā skaitā, bet trīsvienības ietverto dēlu skaits pastāvīgi pieaug. Visas 7 trīsvienības ietverto dēlu kārtas tiek ieceltas kā vienas no 7 supervisumu valdību locekļiem, un katrā supervisumā kalpojošo skaits ir tieši tāds pats. Neviens nekad nav ticis zaudēts.
Trīsvienībā ietvertās būtnes nekad nav nomaldījušās. Viņas var īslaicīgi paklupt, bet neviena nekad nav notiesāta par necieņu pret supervisuma valdībām. Sasniedzēju dēli un izraudzīto dēli nekad nav svārstījušies Orvontona kalpošanā, bet pilnības trinitizētie dēli dažreiz ir kļūdījušies spriedumos un tādējādi izraisījuši īslaicīgu apjukumu. Dienu senču vadībā visas 7 kārtas darbojas lielā mērā kā pašpārvaldes grupas. Viņu kalpošanas joma ir plaša. Pilnības trinitizētie dēli nepamet norīkojumu supervisumu, bet viņu trinitizētie partneri ceļo pa lielo visumu, no laika un telpas evolucionārajām pasaulēm līdz mūžīgajai paradīzes salai. Viņi var darboties jebkurā no supervisumiem, bet viņi to vienmēr dara kā sākotnēji norīkotās supervaldības locekļi. Šķiet, ka trīsvienības ietvertie dēli ir pastāvīgi norīkoti kalpošanai 7 supervisumos. Noteikti šis norīkojums ir uz pašreizējā visuma laikmeta ilgumu, bet mums nekad nav teikts, ka tas būs mūžīgs. Sadaļa numur 2. Varenie vēstneši. Varenie vēstneši pieder pie trinitizēto dēlu augšupejošās grupas. Tie ir pilnveidotu mirstīgo klase, kas ir pārbaudīti dumpī vai citādi vienlīdz pierādījuši savu personisko lojalitāti. Visi ir izgājuši kādu noteiktu visuma uzticības pārbaudi. Kādā savas augšupejas uz paradīzi brīdī viņi stāvēja stingri un lojāli, saskaroties ar savu priekšnieku nelojalitāti, un daži aktīvi un lojāli darbojās šādu neusticīgu vadītāju vietās. Ar šādiem personiskiem uzticības un ziedošanas ierakstiem šie augšupejošie mirstīgie virzās cauri Havonai kopā ar laika svētceļnieku straumi, sasniedz paradīzi, absolvē to un tiek ieskaitīti noslēduma korpusā. Pēc tam viņi tiek trinitizēti paradīzes trīsvienības slepenajā ietvērumā un pēc tam iecelti par dienu senču partneriem 7 supervisumu valdību pārvaldē. Katram augšupejošajam mirstīgajam ar dumpja pieredzi, kurš lojāli darbojās saskaroties ar sacelšanos, galu galā ir lemts kļūt par vareno vēstnesi supervisuma kalpošanā. Tāpat ir ar jebkuru augšupejošu radību, kas efektīvi novērš šādus kļūdu, ļaunuma vai grēka satricinājumus, jo rīcība, kas vērsta uz sacelšanās novēršanu vai augstāku lojalitātes veidu īstenošanu visuma krīzē, tiek uzskatīta par vēl vērtīgāku nekā lojalitāte faktiskas sacelšanas apstākļos. Vecākie varenie vēstneši tika izvēlēti no tiem laika un telpas augšupejošajiem mirstīgajiem, kuri bija starp agrākajiem paradīzes ieceļotājiem, daudziem čērsojot Havonu Granfandas laikos. Bet pirmā vareno vēstnešu trinitizācija nenotika, kamēr kandidātu korpusā nebija pārstāvju no katra no 7 supervisumiem. Un pēdējā šīs kārtas grupa, kas kvalificējās paradīzē, ietvēra augšupejošos svētceļniekus no Nebadona vietējā visuma. Varenie vēstnieši tiek ietvērti paradīzes trīsvienībā klasēs pa 700 000, 100 000 norīkojumam katrā supervisumā. Uversā ir iecelti gandrīz 1 triljons vareno vēstnešu, un ir pamats uzskatīt, ka katrā no 7 supervisumiem kalpojošo skaits ir tieši tāds pats. Es esmu varenais vēstnesis, un urāntiešiem varētu būt interesanti uzzināt, ka manas mirstīgās pieredzes pavadonis un partneris arī bija uzvarošs lielajā pārbaudījumā, un ka, lai gan mēs daudzas reizes un uz ilgiem periodiem bijām šķīrti gadsimtiem ilgajā iekšējā augšupceļā uz Havonu, mēs tikām ietverti tajā pašā 700 000 grupā, un ka mēs pavadījām laiku, ejot cauri Vice Geringtonam, ciešā un mīlošā sadraudzībā. Mēs beidzot tikām iecelti un kopā norīkoti uz Orvontona Uversu, un mēs bieži tiekam nosūtīti kopā, lai izpildītu uzdevumus, kas prasa 2 vēstnešu pakalpojumus. Varenie vēstneši, tāpat kā visi trīsvienībā ietvertie dēli, tiek norīkoti visās supervisuma darbības fāzēs. Viņi uztur pastāvīgu savienojumu ar savu galveno mītni, izmantojot supervisuma atspoguļošanas dienestu. Varenie vēstneši kalpo visos supervisuma sektoros un bieži izpilda misijas vietējos visumos un pat atsevišķās pasaulēs, kā es to daru šajā gadījumā. Supervisuma tiesās varenie vēstneši darbojās kā gan individu, gan planētu aizstāvji, kad tie tiek tiesāti. Viņi arī palīdz dienu pilnīgajiem lielo sektoru lietu vadībā. Kā grupai viņu galvenais uzdevums ir supervisuma novērotāja loma.
Viņi ir izvietoti dažādās galveno mītņu pasaulēs un atsevišķās svarīgās planētās, kā dienu senču oficiālie novērotāji. Kad viņi ir šādi norīkoti, viņi kalpo arī kā padomdevēji varas iestādēm, kas vada viņu uzturēšanās sfēras lietas. Vēstneši aktīvi piedalās visās mirstīgo progresa augšupejas schēmas fāzēs. Kopā ar saviem mirstīgās izcelsmes partneriem viņi uztur supervaldības ciešā un personiskā saskarē ar lejupējošo dieva dēlu plānu statusu un progresu. Varenie vēstneši pilnībā apzinās visu savu augšupejas karjeru, un tāpēc viņi ir tik noderīgi un simpātiski kalpotāji, saprotoši vēstneši, lai kalpotu jebkurā kosmosa pasaulē un jebkurai laika radībai. Tiklīdz jūs tiksiet atbrīvoti no miesas, jūs brīvi un saprotoši sazināsieties ar mums, jo mēs nākam no visām rasēm, visās evolucionārajās kosmosa pasaulēs, tas ir no tām mirstīgajām rasēm, kurās mājo un ar kurām pēc tam saplūst domu saskaņotāji. Sadaļa numur 3. Augstie pilnvarotie. Augstie pilnvarotie, otrā sasniedzēju trinitizēto dēlu grupa, ir visas ar saskaņotāju saplūdušas būtnes ar mirstīgu izcelsmi. Tie ir pilnveidotie mirstīgie, kuri ir parādījuši izcilas administratīvās spējas un demonstrējuši ārkārtēju izpildvaras ģēniju visā savā garajā augšupejas karjerā. Tie ir labākais, kas iegūts no izdzīvojušo kosmosa mirstīgo vadības spējām. Katrā trīsvienības saiknē tiek trinitizēti 70 000 augsto pilnvaroto. Lai gan Nebadona vietējais visums ir salīdzinoši jauns radījums, tam ir pārstāvji nesen trinitizētā šīs kārtas klasē. Orvontonā šobrīd ir iecelti vairāk nekā 10 miljardi šo prasmīgo administratoru. Tāpat kā visas atsevišķās debesu būtņu kārtas, viņi uztur savu galveno mītni Uversā, un tāpat kā citi trīsvienībā ietvertie dēli, viņu rezerves Uversā darbojas kā viņu kārtas centrālais vadošais orgāns Orvontonā. Augstie pilnvarotie ir administratori bez ierobežojumiem. Viņi ir dienu senču visur klātesošie un vienmēr efektīvie izpildītāji. Viņi kalpo jebkurā sfērā, jebkurā apdzīvotā pasaulē un jebkurā darbības fāzē, jebkurā no 7 supervisumiem. Pateicoties izcilai administratīvajai gudrībai un neparastai izpildvaras prasmei, šīs spožās būtnes uzņemas pārstāvēt taisnīguma lietu supervisuma tribunālu vārdā. Viņi veicina taisnīgumu izpildi un nepareizu pielāgojumu labošanu evolucionārajos visumos. Tādēļ, ja jūs kādreiz tiktu apsūdzēts par sprieduma kļūdām, kamēr jūs kāpjat pa savas noteiktās kosmiskās progresa pasaulēm un sfērām, ir maz ticams, ka jūs ciestu netaisnību, jo jūsu prokurori būtu kādreizējās augšupejošās radības, kuras personīgi pazīst katru jūsu ceļa posmu, kuru esat nogājuši un ejat. Sadaļa numur 4. Tie, kam nav vārda un skaitļa. Tie, kam nav vārda un skaitļa, veido trešo un pēdējo sasniedzēju trinitizēto dēlu grupu. Tās ir augšupejošās dvēseles, kas ir attīstījušas spēju pielūgt pāri visu laika un telpas pasauļu evolucionāro rasu dēlu un meitu prasmēm. Viņi ir ieguvuši garīgu priekšstatu par vispārējā tēva mūžīgo mērķi, kas salīdzinoši pārsniedz evolucionāro radību ar vārdu vai numuru sapratni. Tāpēc viņus sauc par tiem, kam nav vārda un skaitļa. Precīzāk tulkojot, viņu nosaukums būtu tie, kas ir pāri vārdam un skaitlim. Šī dēlu kārta tiek ietverta paradīzes trīsvienībā, grupās pa 7000. Uversā ir reģistrēti vairāk nekā 100 miljoni šādu dēlu, kas iecelti Orvontonā. Tā kā tie, kam nav vārda un skaitļa, ir izdzīvojušo rasu pārākie garīgie prāti, viņi ir īpaši kvalificēti tiesāt un sniegt atzinumus, kad ir vēlams garīgs skatījums un kad pieredze augšupejas karjerā ir būtiska, lai adekvāti izprastu problēmas, kas saistītas ar izskatāmo jautājumu. Viņi ir Orvontona augstākie zvērinātie. Nepareizi administrēta zvērināto sistēma dažās pasaulēs var būt vairāk vai mazāk taisnīguma parodija, bet Uversā un tās paplašinātajos tribunālos mēs kā zvērinātos tiesnešus izmantojam visaugstākā tipa attīstītu garīgu mentalitāti. Tiesas spriešana ir jebkuras valdības augstākā funkcija,
un tie, kam uzticēta sprieduma pasludināšana, būtu jāizvēlās no visaugstākajiem un cēlākajiem, vispieredzējušāko un saprotošāko individu tipiem. Kandidātu atlase vareno veistnešu augsto pilnvaroto un to, kam nav vārda un skaitļa trinitizācijas klasēm, ir iedzimta un automātiska. Paradīzes atlases metodes nekādā ziņā nav patvaļīgas. Personīgā pieredze un garīgās vērtības nosaka sasniedzēju trinitizēto dēlu personālu. Šādas būtnes ir vienlīdzīgas autoritātē un vienādas administratīvajā statusā, bet viņām visām piemīt individualitāte un dažādi raksturi. Tās nav standartizētas būtnes. Visas ir raksturīgi atšķirīgas, atkarībā no viņu augšupējas karjeras atšķirībām. Papildus šīm pieredzes kvalifikācijām, sasniedzēju trinitizētie dēli ir trinitizēti paradīzes dievību dievišķajā ietverumā. Līdz ar to viņi darbojas kā stacionāro trīsvienības dēlu koordinēti partneri, jo šķiet, ka trīsvienības ietverums no nākotnes laika traumas izkristalizē daudzus radīto būtņu nerealizētos potenciālus. Bet tas attiecas tikai uz to, kas saistīts ar pašreizējo visuma laikmetu. Šī dēlu grupa galvenokārt, bet ne pilnībā, nodarbojas ar laika un telpas mirstīgo augšupējas karjeras pakalpojumiem. Ja kādreiz rodas šaubas par mirstīgās radības viedokli, jautājumu atrisina vēršoties pie augšupējošo komisijas, kas sastāv no varenā vēstneša, augstā pilnvarotā un tā, kam nav vārda un skaitļa. Jūs, mirstīgie, kas lasāt šo vēstījumu, paši varat pacelties uz paradīzi, sasniegt trīsvienības ietverumu un tālās nākotnes laikmetos tikt pievienoti dienu senču kalpošanai kādā no 7 supervisumiem un kādreiz tikt norīkoti paplašināt patiesības atklāsmi kādai attīstošai apdzīvotai planētai, tāpat kā es tagad darbojos Urantijā. Sadaļa numur 5 – Trinitizētie glabātāji. Trinitizētie glabātāji ir izraudzīto trinitizētie dēli. Ne tikai jūsu rases un citi izdzīvošanas vērtības mirstīgie šķērso Havonu, sasniedz paradīzi un dažreiz atrod sev lemto supervisuma kalpošanu pie stacionārajiem trīsvienības dēliem, bet arī jūsu uzticīgie serafu aizbildņi un jūsu tikpat uzticīgie starpbūtņu partneri var kļūt par kandidātiem uz to pašu trīsvienības atzinību un izcilu personības likteni. Trinitizētie glabātāji ir augšupejošie serafi un pārceltās starpbūtnes, kas ir izgājuši cauri Havonai un sasnieguši paradīzi un noslēgumu korpusu. Pēc tam viņus ietvēra paradīzes trīsvienība un norīkoja kalpošanai dienu senčiem. Kandidāti trīsvienības ietvērumam no augšupejošo serafu vidus saņem šo atzinību par viņu drošsirdīgo sadarbību ar kādu augšupejošu mirstīgo, kurš sasniedza noslēgumu korpusu un pēc tam tika trinitizēts. Mans paša serafu aizbildnis mirstīgajā karjerā gāja cauri kopā ar mani, vēlāk tika trinitizēts un tagad ir pievienots Uversas valdībai kā trinitizētais glabātājs. Un tāpat ir ar starpbūtnēm, daudzas tiek pārceltas un sasniedz paradīzi un kopā ar serafiem un to pašu iemeslu dēļ tiek trīsvienībā ietvertas un ieceltas par glabātājiem supervisumos. Trinitizētie glabātāji tiek ietverti paradīzes trīsvienībā, grupās pa 70 000, un 1/7 daļa no katras grupas tiek norīkota uz supervisumu. Orvontona dienestā tagad ir nedaudz vairāk par 10 miljoniem šo uzticamo un augsto glabātāju. Viņi kalpo Uversā un lielo un mazo galveno mītņu sfērās. Viņu darbā viņiem palīdz vairāku miljardu sekonafu un citu spējīgu supervisuma personību korpuss. Trinitizētie glabātāji sāk savu karjeru kā glabātāji, un viņi turpina to darīt supervaldību lietās. Savā ziņā viņi ir savu supervisumu valdību amatpersonas, bet viņi nenodarbojas ar indivīdiem, kā to dara debesu aizbildņi. Trinitizētie glabātāji pārvalda grupu lietas un veicina kolektīvus projektus. Viņi ir ierakstu, plānu un institūciju glabātāji. Viņi darbojas kā uzņēmumu, personību grupu, augšupējas projektu, moroncijas plānu, visuma projekciju un neskaitāmu citu uzņēmumu pilnvarotie. Sadaļa numur 6
Trinitizētie sūtņi. Trinitizētie sūtņi ir otrā izraudzīto trinitizēto dēlu kārta, un tāpat kā viņu partneri, glabātāji, tiek rekrutēti no divu veidu augšupejošām radībām. Ne visi augšupejošie mirstīgie saplūst ar saskaņotāju vai tēvu. Daži saplūst ar garu, daži ar dēlu. Daži no šiem ar garu un dēlu saplūdušajiem mirstīgajiem sasniedz Havonu un sasniedz paradīzi. No šo paradīzes augšupcēlāju vidus tiek izraudzīti kandidāti trīsvienības ietvarumam, un laiku pa laikam viņi tiek trinitizēti klasēs pa 7000. Pēc tam viņi tiek iecelti supervisumos par dienu senču trinitizētajiem sūtņiem. Urantijā ir reģistrēti gandrīz 500 miljardi. Trinitizētie sūtņi tiek izraudzīti trīsvienības ietvarumam pēc viņu Havonas skolotāju ieteikuma. Viņi pārstāv savu attiecīgo grupu pārākos prātus, un tāpēc ir vislabāk kvalificēti palīdzēt supervisuma valdniekiem izprast un pārvaldīt to pasauļu intereses, no kurām nāk ar garu saplūdušie mirstīgie. Ar dēlu saplūdušie sūtņi ir ļoti noderīgi mūsu darījumos ar problēmām, kas saistītas ar dēlu saplūdušo personības kārtu. Trinitizētie sūtņi ir dienu senču emisāri jebkādiem un visiem mērķiem, uz jebkurām un visām pasaulēm vai visumiem viņu norīkojuma supervisumā. Viņi sniedz īpašus un svarīgus pakalpojumus mazo sektoru galvenajās mītnēs, un viņi veic neskaitāmus dažādus supervisumu uzdevumus. Viņi ir trinitizēto dēlu supervaldību ārkārtas jeb rezerves korpus, un tāpēc viņi ir pieejami plašam pienākumu lokam. Viņi piedalās tūkstošiem un tūkstošiem uzņēmumos supervisuma lietās, kurus nav iespējams attēlot cilvēka prātam, jo Urantijā nenotiek nekas, kas būtu kaut kādā veidā analogs šiem darbībām. Sadaļa numur 7. Trinitizācijas tehnika. Es nevaru pilnībā atklāt materiālajam prātam pilnīgu un pilnveidotu garīgo būtņu augstākās radošās darbības pieredzi, trinitizācijas aktu. Trinitizācijas tehnika ir starp Weissengeringtona un Solitaringtona noslēpumiem un ir atklājama un saprotama tikai tiem, kas ir izgājuši cauri šīm unikālajām pieredzēm. Tāpēc nevienai būtnei nav iespējams veiksmīgi attēlot cilvēka prātam šīs ārkārtējās transakcijas dabu un nozīmi. Neskaitot dievības, tikai paradīzes Havonas personības un daži noslēdzēju korpusa locekļi nodarbojas ar trinitizāciju. Īpašos paradīzes pilnības apstākļos šīs izcilās būtnes var uzsākt unikālu jēdziena identitātes piedzīvojumu, un viņi daudzas reizes ir veiksmīgi jaunas būtnes, radīto būtņu trinitizētā dēla radīšanā. Pagodinātās radības, kas piedalās šādos trinitizācijas piedzīvojumos, var piedalīties tikai vienā šādā pieredzē. Savukārt paradīzes dievībām šķiet nav ierobežojumu trinitizācijas epizožu turpināšanai. Šķiet, ka dievība ir ierobežota tikai vienā aspektā. Varbūt tikai viens sākotnējais un bezgalīgais gars, tikai viens bezgalīgs tēva dēla apvienotās gribas izpildītājs. Augšupcēlāji ar saskaņotāju saplūdušie mirstīgie noslēdzēji, kuri ir sasnieguši noteiktus paradīzes kultūras un garīgās attīstības līmeņus, ir starp tiem, kas var mēģināt trinitizēt radītu būtni. Mirstīgo noslēdzēju rotām, kad tās atrodas paradīzē, tiek piešķirts atvaļinājums katru Havonas laika tulsošgadi. Ir 7 dažādi veidi, kā šādi noslēdzēji var izvēlēties pavadīt šo no pienākumiem brīvo periodu, un viens no tiem ir sadarbojoties ar kādu citu noslēdzēju vai paradīzes Havonas personību, mēģināt veikt radītās būtnes trinitizāciju. Ja 2 mirstīgie noslēdzēji, stājoties meistara visuma arhitektu priekšā, demonstrē, ka viņi neatkarīgi ir izvēlējuši identisku jēdzienu trinitizācijai, arhitekti ir pilnvaroti pēc saviem ieskatiem izdot rīkojumus, kas ļauj šiem pagodinātajiem mirstīgajiem augšupcēlājiem pagarināt atvaļinājumu un uz laiku pārcelties uz paradīzes pilsoņu trinitizācijas sektoru.
Šī noteiktā atpūtas laika beigās, ja viņi ziņo, ka ir atsevišķi un kopīgi izvēlušies veikt paradīzes puliņus, lai garīgotu, idealizētu un aktualizētu izvēlētu un oriģinālu jēdzienu, kas iepriekš nav ticis trinitizēts, tad meistara gars numur 7 izdod rīkojumus, kas atļauj šādu ārkārtēju uzņēmumu. Dažreiz šajos piedzīvojumos tiek patērēti neticami ilgi laika periodi. Šķiet, ka paiet vesels laikmets, pirms šie uzticīgie un apņēmīgie kādreizējie mirstīgie un dažreiz paradīzes Havonas personības beidzot sasniedz savu mērķi, patiešām izdodas ienest savu izvēlēto universālās patiesības jēdzienu reālā esībā. Un nevienmēr šiem ziedotajiem pāriem veicas. Daudzas reizes viņi cieš neveiksmi, un tas nenotiek viņu atklājamas kļūdas dēļ. Kandidāti trinitizācijai, kuriem šādi neizdodas, tiek uzņemti īpašā noslēdzēju grupā, kas tiek apzīmēta kā būtnes, kas ir pielikušas vislielākās pūles un piedzīvojušas vislielāko vilšanos. Kad paradīzes dievības apvienojas, lai trinitizētu, viņiem vienmēr izdodas, bet ne tā ir ar viendabīgu radīto būtņu pāriem, mēģinājumu apvienot divus vienas un tās pašas būtņu kārtas locekļus. Kad dievi trinitizē jaunu un oriģinālu būtni, dievišķie vecāki dievības potenciālā nemainās. Bet, kad paaugstinātas radītas būtnes veic šādu radošu epizodi, viens no līgumslēdzējiem un dalībniekiem piedzīvo unikālu personības modifikāciju. Radīto būtņu trinitizētā dēla divi priekšteči zināmā mērā garīgi kļūst kā viens. Mēs uzskatām, ka šis dažu personības garīgo fāžu divkāršās apvienošanās stāvoklis iespējams saglabāsies līdz laikam, kad augstākā būtne būs sasniegusi pilnīgu un pabeigtu personības izpausmi lielajā visumā. Vienlaikus ar jauna radīto būtņu trinitizētā dēla parādīšanos notiek šī funkcionālā garīgā divu priekšteču savienība. Divi trinitizējošie vecāki kļūst par vienu galējā funkcionālajā līmenī. Neviena radīta būtne visumā nevar pilnībā izskaidrot šo abrīnojamo parādību. Tā ir gandrīz dievišķa pieredze. Kad tēvs un dēls apvienojās, lai iemūžinātu bezgalīgo garu, pēc sava mērķa sasniegšanas viņi nekavējoties kļuva kā viens un kopš tā laika ir viens. Un lai gan divu radību trinitizācijas savienība ir līdzīga vispārējā tēva un mūžīgā dēla pilnīgās dievības savienības bezgalīgam mērogam, radību trinitizācijas sekas nav mūžīgas. Tās beigsies, kad pilnībā faktualizēsies pieredzes dievības. Lai gan šie radīto būtņu trinitizēto dēlu vecāki kļūst kā viens savos visuma uzdevumos, viņi joprojām tiek uzskatīti par divām personībām – noslēguma korpusa un meistara visuma arhitektu sastāvā un sarakstos. Pašreizējā visuma laikmetā visi trinitizācijā apvienotie vecāki ir nešķirami uzdevumos un funkcijās. Kur iet viens, tur iet otrs. Ko dara viens, to dara otrs. Ja vecāku divkāršās apvienošanās ietver mirstīgo vai citu noslēdzēju un paradīzes Havonas personību, apvienotās vecāku būtnes nedarbojas ne ar paradīziešiem, ne havoniešiem, ne noslēdzējiem. Šādas jauktās savienības pulcējas īpašā korpusā, kas sastāv no līdzīgām būtnēm. Un visās trinitizācijas savienībās, jauktās vai citādas, vecāku būtnes apzinās viena otru un var sazināties, un viņas var veikt pienākumus, kuras neviena no tām iepriekš nebūtu varējušas pildīt. 7 meistara gariem ir tiesības sankcionēt noslēdzēju un paradīzes Havonas personību trinitizējošo savienību, un šādas jauktas saiknes vienmēr ir veiksmīgas. Rezultātā radušies lieliskie radīto būtņu trinitizētie dēli pārstāv jēdzienus, kas nav piemēroti ne paradīzes mūžīgo radību, ne telpas laika radību izpratnei. Tādējādi viņi kļūst par meistara visuma arhitektu aizbilstamajiem. Šie likteņa trinitizētie dēli ienieso idejas, ideālus un pieredzi, kas acīm redzami attiecas uz nākotnes visuma laikmetu, un tādēļ tiem nav tūlītājies praktiskas vērtības ne super, ne centrālā visuma administrācijām. Šie unikālie laika bērnu un mūžības pilsoņu dēli visi tiek turēti rezervē Vicegeringtonā, kur viņi nodarbojas ar laika jēdzienu un mūžības realitāšu studijām īpašā sfēras sektorā, ko aizņem radītāju dēlu korpusa slepenās koledžas. Augstākā būtne ir 3 dievības realitātes fāžu apvienojums – Dievs augstākais,
noteiktu paradīzes trīsvienības galīgo aspektu garīgā apvienošanās, visvarenais augstākais, lielā visuma radītāju spēka apvienošanās un augstākais prāts, trešā avota un centra un viņa koordinātoru individuālais ieguldījums augstākās būtnes realitātē. Savos trinitizācijas piedzīvojumos centrālā visuma un paradīzes izcilās radības ir iesaistītas trīskāršā augstākās dievības izpētē, kas rezultējas trīs radīto būtņu trinitizēto dēlu kārtu radīšanā. 1. Augšupcēlāju trinitizētie dēli. Savos radošajos centienos noslēdzēji mēģina trinitizēt noteiktas visvarenā augstākā konceptuālās realitātes, kuras viņi ir pieredzējuši, ceļojot augšup cauri laikam un telpai uz paradīzi. 2. Paradīzes Havonas trinitizētie dēli. Paradīzes pilsoņu un havoniešu radošie centieni rezultējas noteiktu augstākās būtnes augsto garīgo aspektu trinitizācijā, kurus viņi ir pieredzējuši uz superaugstākā fona, kas obežojas ar ultimālo un mūžīgo. 3. Likteņa trinitizētie dēli. Bet, kad noslēdzējs un paradīzes Havonas iemītnieks kopā trinitizē jaunu radību, šis kopīgais darbs atbalsojas noteiktās augstākā ultimālā prāta fāzēs. Rezultātā radīto būtņu trinitizētie dēli ir pārradoši. Viņi pārstāv augstākās ultimālās dievības aktualitātes, kas citādi nav pieredzētas un kas tādēļ automātiski ietilpst meistara visuma arhitektu kompetencē, kuri ir to lietu glabātāji, kas pārsniedz pašreizējā visuma laikmeta radošās robežas. Likteņa trinitizētie dēli iemieso noteiktus neatklātās augstākā ultimālā meistara visuma funkcijas aspektus. Mēs daudz nezinām par šiem kopīgajiem laika un mūžības bērniem, bet mēs zinām daudz vairāk, nekā mums ir atļauts atklāt. Sadaļa numur 8. Radīto būtņu trinitizētie dēli. Papildus šajā stāstījumā aplūkotajiem radīto būtņu trinitizētajiem dēliem ir daudzas neatklātas radīto būtņu trinitizēto būtņu kārtas, daudzveidīgais pēcnācēju pulks no 7 noslēdzēju korpusu un paradīzes Havonas personību daudzajām saiknēm. Bet visas šīs radīto būtņu trinitizētās būtnes, gan atklātas, gan neatklātas, ir apveltītas ar personību no vispārējā tēva. Kad jauni augšupcēlāju trinitizētie un paradīzes Havonas trinitizētie dēli ir jauni un neapmācīti, viņi parasti tiek nosūtīti uz ilgu kalpošanas laiku 7 bezgalīgā gara paradīzes sfērās, kur viņi kalpo 7 augstāko vadītāju aizgādībā. Pēc tam viņus var pieņemt turpmākai apmācībai vietējos visumos trīsvienības dēli skolotāji. Šie pieņemtie augstas un pagodinātas radīto būtņu izcelsmes dēli ir dēlu skolotāju mācekļi, studentu palīgi, un klasifikācijas ziņā viņi bieži tiek īslaicīgi pieskaitīti šiem dēliem. Viņi var un veic daudzus cēlus uzdevumus pašsaizliedzībā savu izvēlēto kalpošanas jomu labā. Vietējo visumu dēli skolotāji var nominēt savus radīto būtņu trinitizētos aizbilstamos ietveršanai paradīzes trīsvienībā. Iznākot no šī ietveruma kā pilnības trinitizētie dēli, viņi iestājas dienu senču dienestā 7 supervisumos, kas ir šīs unikālās divreiz trinitizēto būtņu grupas pašreiz zināmais liktenis. Ne visi radīto būtņu trinitizētie dēli tiek ietvērti trīsvienībā. Daudzi kļūst par paradīzes 7 meistara garu, supervisumu atspoguļojošo garu un vietējo radījumu mātes garu partneriem un sūtņiem. Citi var pieņemt īpašus uzdevumus mūžīgajā salā, vēl citi var iestāties īpašos dienestos tēva slepenajās pasaulēs un gara paradīzes sfērās. Galu galā daudzi atrod ceļu uz apvienoto trinitizēto dēlu korpusu Havonas iekšējā aplokā. Izņemot pilnības trinitizētos dēlus un tos, kas pulcējās Vicegeringtonā, visu radīto būtņu trinitizēto dēlu augstākais liktenis šķiet ir iestāšanās trinitizēto noslēdzēju korpusā, vienā no 7 paradīzes noslēguma korpusiem. Nodaļa numur 9. Debesu aizbildņi.
Radīto būtņu trinitizētie dēli tiek ietverti paradīzes trīsvienībā klasēs pa 7000. Šie trinitizētie pilnveidoto cilvēku un paradīzes Havanas personību piecnācēji visi tiek vienlīdzīgi ietverti dievībās, bet viņi tiek norīkoti uz supervisumiem saskaņā ar viņu bijušo instruktoru, trīsvienības dēlu skolotāju ieteikumiem. Tie, kuriem ir pieņemamāka kalpošana, tiek iecelti par augsto dēlu palīgiem, tie, kuriem ir mazāk izcils sniegums, tiek iecelti par debesu aizbildņiem. Kad šīs unikālās būtnes ir tikušas ietvertas trīsvienībā, tās kļūst par vērtīgiem papildinājumiem supervisumu valdībām. Viņi ir zinoši augšupejas karjeras lietās nevis personīgas augšupejas dēļ, bet gan pateicoties viņu kalpošanai ar trīsvienības dēliem skolotājiem kosmosa pasaulēs. Orvontonā ir iecelti gandrīz 1 miljards debesu aizbildņu. Viņi galvenokārt tiek norīkoti dienu pilnīgo administrācijās lielo sektoru galvenajās mītnēs, un viņiem prasmīgi palīdz ar dēlu sapludušo mirstīgo augšupejošais korpus. Debesu aizbildņi ir dienu senču tiesu amatpersonas, kas darbojas kā tiesas ziņneši un kā dažādu supervisumu valdību tribunālu pavestu un lēmumu nesēji. Viņi ir dienu senču aizturēšanas aģenti. Viņi dodas no Uversas, lai atvestu būtnes, kuru klātbūtne ir nepieciešama supervisuma tiesnešu priekšā. Viņi izpilda rīkojumus par jebkuras personības aizturēšanu supervisumā. Viņi arī pavada ar garu sapludušos mirstīgos no vietējiem visumiem, kad kāda iemesla dēļ viņu klātbūtne ir nepieciešama Uversā. Debesu aizbildņiem un viņu partneriem, augsto dēlu palīgiem, nekad nav bijuši saskaņotāji. Viņi nav ne ar garu, ne ar dēlu saplūduši. Tomēr paradīzes trīsvienības ietvērums kompensē pilnības trinitizēto dēlu nesaplūdošo statusu. Trīsvienības ietvērums var iedarboties tikai uz ideju, kas personificēta radītās būtnes trinitizētā dēlā, atstājot ietverto dēlu citādi nemainīgu, bet šāds ierobežojums notiek tikai tad, ja tas ir tā plānots. Šie divreiz trinitizētie dēli ir brīnišķīgas būtnes, bet viņi nav tik daudzpusīgi vai uzticami kā viņu augšupejošie partneri. Viņiem trūkst tās milzīgās un dziļās personiskās pieredzes, ko pārējie šai grupai piederošie dēli ir ieguvuši, faktiski kāpjot uz godību no tumšajām kosmosa valstībām. Mēs, augšupejas karjeras pārstāvi, viņus mīlam un daram visu iespējamo, lai kompensētu viņu trūkumus, bet viņi liek mums būt mūžīgi pateicīgiem par mūsu pazemīgo izcelsmi un spēju gūt pieredzi. Viņu vēlme atzīt un apzināties savus trūkumus visuma augšupejas pieredzes realitātēs ir pārpasaulīgi skaista un dažreiz ļoti aizkustinoši patētiska. Pilnības trinitizētie dēli ir ierobežoti salīdzinājumā ar citiem trīsvienībā ietvertajiem dēliem, jo viņu pieredzes spēja ir ierobežota laikā un telpā. Viņiem trūkst pieredzes, neskatoties uz ilgu apmācību pie augstākajiem vadītājiem un dēliem skolotājiem, un ja tas tā nebūtu, pieredzes piesātinājums neļautu viņus atstāt rezervē pieredzes iegūšanai nākotnes visuma laikmetā. Visā universālajā eksistencē vienkārši nav nekā, kas varētu aizstāt faktisku personisko pieredzi, un šie radīto būtņu trinitizētie dēli tiek turēti rezervē pieredzes funkcionēšanai kādā nākotnes visuma epohā. Mājokļu pasaulēs es bieži esmu redzējis šos cienījamos supervisuma augsto tiesu ierēģņus tik ilgojoši un lūdzoši skatāmies pat uz nesenajiem ieceļotājiem no evolucionārajām kosmosa pasaulēm, ka nevarēju neapjaust, ka šie nepieredzes trinitizācijas īpašnieki patiesi apskauž savus it kā mazāk laimīgos brāļus, kuri kāpj pa universālo ceļu ar īstas pieredzes un faktiskas dzīves soļiem. Neskatoties uz saviem trūkumiem un ierobežojumiem, viņi ir brīnišķīgi noderīgs un vienmēr atsaucīgs darbinieku korpus, kad runa ir par supervisuma valdību sarežģīto administratīvo plānu izpildi. Sadaļa numur 10. Augsto dēlu palīgi. Augsto dēlu palīgi ir pārākā grupa no retrinitizētajiem trinitizētajiem dēliem, kas cēlušies no mirstīgo noslēguma korpusa pagodinātām augšupejošām būtnēm un viņu mūžīgajiem partneriem, paradīzes Havonas personībām. Viņi tiek norīkoti supervisuma kalpošanā un darbojas kā personīgie palīgi dienu senču valdību augstajiem dēliem.
Viņus varētu atbilstoši saukt par privātsekretāriem. Viņi laiku pa laikam darbojas kā klerki īpašām komisijām un citām augsto dēlu grupu asociācijām. Viņi kalpo gudrības pilnveidotājiem, dievišķajiem padomdevējiem, vispārējiem cenzoriem, varenajiem vēstnešiem, augstajiem pilnvarotajiem un tiem, kam nav vārda un skaitļa. Ja apspriežot debesu aizbiļņus, es šķietami esmu pievērsis uzmanību šo divreiz trinitizēto dēlu ierobežojumiem un trūkumiem, ļaujiet man tagad pilnā godīgumā pievērst uzmanību viņu vienam lielajam spēka punktam, atribūtam, kas padara viņus mums gandrīz nenovērtējamus. Šīs būtnes par savu eksistenci ir pateicīgas tam, ka tās ir viena vienīga un augstākā jēdziena personifikācija. Tās ir kādas dievišķas idejas, kāda universāla ideāla personības iemiesojums, kā tas nekad iepriekš nav ticis iecerēts, izteikts vai trinitizēts. Un pēc tam viņi ir tikuši ietverti trīsvienībā, tādējādi viņi parāda un faktiski iemieso pašu dievišķās trīsvienības gudrību attiecībā uz viņu personības eksistences ideju, ideālu. Cik tālu šīs konkrētais jēdziens ir atklājams visumiem, šīs personības iemieso visu no visa, ko jebkura radīta būtne vai radītāja saprāts varētu iedomāties, izteikt vai piemērot. Viņi ir šī ideja personificēta. Vai jūs neredzat, ka šādas dzīves viena augstākā visuma realitātes jēdziena koncentrācijas būtu neizmērojami noderīgas tiem, kam uzticēta supervisuma administrēšana? Nesen man tika uzdots vadīt 6 locekļu komisiju, pa vienam no katra augstā dēla, kas tika norīkota izpētīt 3 problēmas, kas saistītas ar jaunu visuma grupu Orvontona dienvidu daļās. Es skaidri apzinājos augsto dēlu palīgu vērtību, kad pieprasīju no viņu kārtas priekšnieka Uversā pagaidu norīkojumu šādiem sekretāriem manai komisijai. Mūsu pirmo ideju pārstāvēja augsto dēlu palīgs Uversā, kurš nekavējoties tika pievienots mūsu grupai. Mūsu otrā problēma bija iemiesota augsto dēlu palīgā, kas norīkots uz 3. supervisumu. Mēs saņēmām lielu palīdzību no šī avota caur centrālā visuma informācijas apmaiņas centru, kas koordinē un izplata būtisku informāciju, bet nekas nebija salīdzināms ar palīdzību, ko sniedza faktiska personības klātbūtne, kas ir jēdziens, kas radītās būtnes līmenī trinitizēts augstākajā pakāpē un dievišķās līmenī trinitizēts noslēgumā. Attiecībā uz mūsu 3. problēmu, paradīzes ieraksti atklāja, ka šāda ideja nekad nav tikusi radītās būtnes līmenī trinitizēta. Augsto dēlu palīgi ir unikālas un oriģinālas milzīgu jēdzienu un grandiozu ideālu personalizācijas. Un kā tādi, viņi laiku pa laikam spēj sniegt neizsakāmu apgaismību mūsu apspriedēm. Kad es darbojos kādā tālā uzdevumā kosmosa visumos, iedomājieties, ko palīdzības ziņā nozīmē, ja man ir paveicies, ka manai misijai ir pievienots augsto dēlu palīgs, kurš ir dievišķā jēdziena pilnība attiecībā uz pašu problēmu, kuru esmu nosūtīts risināt. Un es atkārtoti esmu piedzīvojis tieši šo pieredzi. Vienīgā grūtība ar šo plānu ir tā, ka nevienam supervisumam nevar būt pilnīgs šo trinitizēto ideju izdevums. Mēs saņemam tikai 1/7 daļu no šīm būtnēm. Tāpēc tikai apmēram 1 reizi no 7 mēs baudam šo būtņu personisko sadraudzību, pat ja ieraksti liecina, ka ideja ir trinitizēta. Mēs varētu ļoti liederīgi izmantot daudz lielāku skaitu šo būtņu Uversā. Viņu vērtības dēļ supervisumu administrācijām mēs visos iespējamos veidos mudinām kosmosa svētcelniekus un arī paradīzes iemītniekus mēģināt trinitizāciju pēc tam, kad viņi ir viens otram devuši tās pieredzes realitātes, kas ir būtiskas šādu radošu piedzīvojumu veikšanai. Mūsu supervisumā tagad ir apmēram 1,4 miljons augsto dēlu palīgu, un viņi kalpo gan lielajos, gan mazajos sektoros, tāpat kā viņi darbojas Uversā. Viņi ļoti bieži pavada mūsu uzdevumos uz tālajiem visumiem. Augsto dēlu palīgi nav pastāvīgi norīkoti nevienam dēlam vai komisijai. Viņi ir pastāvīgā apritē, kalpojot tur, kur ideja vai ideāls, kas viņi ir, var vislabāk veicināt paradīzes trīsvienības mūžīgos mērķus, kuras dēli viņi ir kļuvuši. Viņi ir aizkustinoši sirsnīgi, izcili lojāli, izsmalcināti inteliģenti, augstākā mērā gudri attiecībā uz vienu ideju vai ideālu un pārpasaulīgi pazemīgi.
Lai gan viņi var jums nodot visuma zināšanas par savu vienu ideju vai ideālu, ir gandrīz patētiski novērot viņus meklējam zināšanas un informāciju par daudzām citām tēmām, pat no augšupejošajiem mirstīgajiem. Un šis ir stāsts par to dažu izcelsmi, dabu un darbību, kurus sauc par Dieva trīsvienībā ietvertajiem dēliem, īpaši par tiem, kuri ir izgājuši cauri dieviškajam paradīzes trīsvienības ietvarumam, un pēc tam ir norīkoti supervisumu kalpošanā, lai tur sniegtu gudru un saprotošu sadarbību ar dienu senču administratoriem, viņu nenogurstošajos centienos veicināt laika augšupejošo mirstīgo iekšējo progresu uz viņu tuvākā Havonas galamērķi un viņu galīgo paradīzes mērķi. Nostāstījis varenais vēstnesis no Orvontona atklāsmes korpusa.